Dodamies tālāk, un mēs esam nonākuši līdz ceļam ar laimīgo ciparu 13. Visticamāk, tā ir sakritība, bet nejaušības vispār jau nav nejaušības. Un, lai mēs ar tevi būtu uz viena viļņa, vispirms mēs nodefinēsim, kas ir algots darbs. Darbs valsts darbā ir algots darbs, darbs lielā komercorganizācijā ir algots darbs, darbs pie darba devēja ir algots darbs. Priekš manis algots darbs ir jebkura nodarbošanās, kur tu pārdod savu laiku, spēku, zināšanas, prasmes un veselību. Tu pārdod savu dzīvi, visus savus resursus par naudu. Un ko mēs saņemam rezultātā? Pienācīgu dzīvi. Tikai jautājums, kā dzīve tā ir? Vai tā ir tavējā? Nē, mans mīļais draugs. Laba, pienācīga dzīve būs tavam saimniekam. Un viņš būs tas, kas nolems, cik un kad tev maksāt par tavu darbu, cikos tu vari iet pusdienās un kad tu varēsi doties atvaļinājumā. Tad cilvēks pārdod savu dzīvi. Kāds par mazāku naudu, kāds par lielāku. Kāpēc vairums cilvēku izvēlas šo ceļu? Tāpēc, ka tas ir visvienkāršākais un vissaprotamākais. Es netaisos nevienu nosodīt, bet mums taču jau no pašas bērnības tika ieliktas instrukcijas, kā pareizi nodzīvot dzīvi. Tu taču atceries. Bērnudārs, skola, institūts, darbs, karjera, izaugsme, viss skan superskaisti. Bet vai tava unikālā dzīve maksā tik, cik tu tagad saņem? Un kur šajā taisnajā sistēmā ir brīvības koordināti? Un vai tajā vispār ir vienkārši cilvēcisko sapņu realizācija? Tādu kā ceļojumi, nevis reizi gadā uz tuvāko upīti, bet uz jebkuru pasaules punktu. Un galvenais, jebkurā laikā un jebkurā brīdī, tu vienkārši sagribējās un brauc. Tur, kur tev ir pieklājīgs mājoklis, kur tu jūties ērti, komforti, kur tev ir iespēja izvēlēties priekš saviem bērniem labākās skolas, labākos trenerus. Kur ir tas viss, kas darīs tevi laimīgu? Bet kāpēc tu tik cītīgi meklē algotu darbu un ej uz to, ja tu vienalga sev nevarēsi nodrošināt to dzīvi, pa kuru tu sapņo? Sāc beidzot ieraudzīt patiesību un atsakies no pašapmāna. Tas arvien tālāk un tālāk ved tev prom no taviem mērķiem. Skaties uz lietām saprātīgi. Un dzīves kartei, pa kuru tu virzies, ir jābūt skaidrai, tai ir jābalstās uz cipariem, uz faktiem, uz notiekošā analīzi, nevis uz gaisa pilīm, par kurām tev stāstīja bērnībā. Un ja tu par to aizdomājies, viss tev kļūst maksimāli skaidrs un caurspīdīgs. Par šo tēmu mēs parunāsim arī nākošajā video.